jūsu laiks izrādēji. Liels paldies! Es pārstāvu Eiropas būvniecības kontrolas konsorciju, un tas ir tāds uzraudzības iestāde visā Eiropā. Tā kā, kad mēs runājam ar komisiju, tad ceru, ka mēs varam ietekmēt viņu politiku. Es runāšu par tādām vispārīgām tendencēm šobrīd Eiropā norisinošos notikumu dēļ, šajās dienās Brexita dēļ, un tāpat nākamajā gadā notiks dažādas lietas Vācijā un Francijā, un tā kā komisija pašlaik tā kā rīkojas piesardzīgi, tā kā nekas īpaši apņēmīgs un nozīmīgs nenotiks tuvākajā laikā. Taču tagad procesi ir kļuvuši caurskatāmāki, cilvēki daudz vairāk saņem informāciju, un mērķis ir uzlabot esošo likumdošanu. To mēs esam mēģinājuši sasniegt. Būvpase vai atļaut, tas ir komisijas ieskatā galvenais instruments, kas ir noderīgs būvniecības procesā iesaistītajām pusēm. Un tāpat kā cilvēkiem ir slimības vēsture, tiek uzskatīts, ka ir jābūt arī ēku tādai vēsturei, kas ir pieejama un viegli izmantojama. Vairāk informācijas par ietvaru. Te būs galvenie indikatori, kas raksturos ēkas sniegumu, kas ļaus tās izvērtēt. Un mēs sagaidām, ka būs jāfiksē informācija par siltumnīcu gāzu izmešu radīšanu, par gaisa kvalitāti, arī pasākumiem, kas tiek veikti, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar klimata pārmaiņām un arī dzīves ciklu un tirgus vērtību. Arī šai informācijai būs jābūt reģistrētai un pieejamai. Un tad, te ir dokuments, kas nesen pēkšņi kļuva pieejams, vai tas bija tā tīšām, vai nejaušības dēļ, tas nejauši kļuva pieejams. Un te tiek runāts par to, kā tiek mēģināts paaugstināt energoefektivitātes standartus, arī energo snieguma certifikātus izsniegšana būs saistīta ar to. Te tiek arī identificēti jauni mērķi, kā jūs redzat, es jums to visu nelasīšu, bet viena no jaunajām lietām būs tāda, ka visām jaunajām ēkām būs nepieciešama vieta, kur var uzlādēt elektromobīļus. Tā kā jau no 2023. gada sākuma, kas nemaz nav tik ilgā nākotnē vai tālā nākotnē, katrai ēkai vajadzēs uz katrām 10 autostāvvietām nodrošināt vienu elektromobīļu uzlādes punktu. Tehniskās ēku sistēmas un būvniecības sistēmas, te ir runa par tādu kopēju izpratni. Visām ēkām vajadzēs tādas būvniecības sistēmas, kur arī varēs redzēt, cik efektīvi ēka darbojas. Un kā jūs redzat, beigās ir arī runāts par to, ka ir jāveido energosertifikāts, kas nodrošinātu caurskatām pieeju informācijai par ēkas sniegumu, bet šīs sistēmas varētu tikt īstenotas līdz 2023. gadam. Un te arī būs runa par to, kā nodrošināt mazāku enerģijas patēriņu. Un komisija arī runā par tādu vieduma indikatoru. Un te atkal ir prasība ziņot un reģistrēt datus arī nākotnes īrniekiem, īpašniekiem, investoriem ir jāzina, cik vieda būs ēka, ka te ir gan jāiesniedz energosertifikāts, un vienlaikus arī būs jāiesniedz informācija par to, cik vieda ir ēka. Daudz ir runāts arī par BIM, bet ir arī grupa, ko finansē Eiropas Savienība, tā ir tāda darba grupa, EU vai ESBIM, un to ir nodibinājusi komisija, lai izveidot kopīgu Eiropas līmeņa
tīklu, un arī nākotnē tiek plānots izdot rokas grāmatu, tādas vadlīnijas par BIM standarta sistēmu ieviešanu. Arī tiek domāts par atkritumu samazināšanu būvniecībā. Līdz šim mēs esam ņēmuši resursus, kaut ko būvējuši un pēc tam izmetuši ārā atlikumus, bet tagad tiek domāts par to, kā pārstrādāt, kā izmantot otraizēji nevajadzīgos materiālus, jo tiek uzskatīts, ka šī ir viena no lielākajām atkritumu radīšanas jomām Eiropas Savienībā. Daudz ir runāts arī par dažādām dalību valstīm. Tiek salīdzināts, kas notiek katrā valstī, ir Eiropas būvniecības sektora observatorija. Tā ir programma, kurā tiek apkopot informācija no visām dalību valstīm. Un te ir redzami tie, kas pašlaik ir uzlabojuši savu situāciju un ir iekļauti šeit, bet ja jums ir vēl kādi jautājumi, vai jūs gribat uzzināt vairāk par šo jomu, tad te ir saite, ko var atrast manā prezentācijā, un jūs varēsiet izlasīt vairāk informācijas par to. Ir arī runāts par kaitīgu ķīmisku vielu ieelpošanu, kvarca putekļu ieelpošanu celtniecības procesā, un tiek domāts par to, kā pasargāt strādniekus no šī kaitējuma. Šī ir vēl viena joma. Te ir runa par vairāk nekā 500 darbinieku, kas nodarbojas ar informāciju, kas nav saistīta ar finansiālu informāciju. Te ir runa par vides lietām, sociālām, nodarbinātības lietām un tam līdzīgi. Jau esmu gandrīz beidzis savu prezentāciju. Acīm redzot, lēnām jums jātuvojas finiša līnijai, bet šis ir mans pēdējais slaids. Tiem, kam interesē pētniecība, ir horizonts, jeb apvārsnes 2020, kas ir milzīgs Eiropas Savienības zinātnes pētniecības fonds, un ir publiskās konsultācijas, kas sāksies 15. janvārī. Tā kā, ja kādu interesē apvārsnes 2020, tad lūdzu piedalieties šajā konsultāciju procesā. Jā, paldies, Mārtiņ.